Tagad apgūsim prasmi, kā saskaitīt vai atņemt daļas ar dažādiem saucējiem. Lūk tavas turpmākās rīcības algoritms soli pa solim. Pirmais solis – atrodi daļām kopīgu saucēju. Otrais solis – paplašini katru daļu līdz kopīgajam saucējam. Trešais solis – saskaiti vai atņem skaitītājus. Un beidzamais, ceturtais solis – ja iespējams vienkāršo iegūto daļu. Lūk daļskaitļu saskaitīšanas piemērs, izpēti un viss kļūs skaidrs. Savukārt šis ir piemērs ar daļskaitļu atņemšanu, izpēti, tālāk būs darbs patstāvīgi. Šo vērtīgi atcerēties, lai saskaitītu vai atņemtu daļas ar dažādiem saucējiem, ir nepieciešams tās paplašināt līdz vienādam saucējam. Pēc paplašināšanas darbības notiek tikai ar skaitītājiem, bet saucējs paliek nemainīgs. Iegūto rezultātu vienmēr jāpārbauda, vai to nevar saīsināt vai pārveidot par veselu skaitu.